viesis, un mēs, man liekas, ka parunāsim par visādām interesantām lietām, bet koda vārds šodien būs izdzenbomzi. Lai arī ko tas nozīmē, man būs viesis, vīrietis, kungs, čalis, kā lai, nu šis, ja, no otras nometnes, jo parasti jau man ir tām parunāsim par visādām lietām un cerams, ka mums arī sanāks saslēgties. Tā. Es izstāstu, ka būs labi. Nu, čau! Yes, Instagrams bija labs šodien pret mums. Čau! Čau! Ļoti labi. Jo, nu, man ir visādi bijis, ka es neredzu otru cilvēku, es neredzu nevienu komentāru, nevaru pieslēgties, nu, visādi, bet šodien viņš mums ir labvēlīgs. Jā, mēs esam labajā pusē Instagram šodien. Čau, man prieks tev vispār redzēt, es vispār tev apsveicu, tev būs solo izrāde. Wow! Es nevaru sagaidīt, kad redzēšu, jo, jā, šis žanrs interesanti, kad, jā, man šis žanrs arī ļoti interesē, bet es viņas izdomāju kaut kā nedaudz savādāk ievirzīt. Nu, ļoti labi, es tev arī apsveicu, ja mēs tagad apmainīties lepnībām varam, jo tev vēl 16. novembrī tavs pasākums. Bet, zini kā, tā ir viena lieta, ko es sapratu, ka, nu, teiksim tā, es jau esmu uztaisījis 4 zīmolu mītapus, par kuriem zina šaurs sieviešu loks, bet man jau ir bijuši 4 pasākumi, kur ir šī iedvesmas runa, ir uzņēmējs, kas dalās savā pieredzē, tur ir laimes saka, ir dāvanas, ir tur, nu, izklāsts programma man baigā nav, bet ir ideju testi, kas ir tāds tā kā fokus grupas, viņas sadala grupās, un mēs visu dienu ņemamies kopā. Tā kā tas man jau ir bijis. Un tur ir, man pēdējo reizi bija 130 cilvēki vai 140, nu tā, nu, nice, nu tāds foršs laba sieviešu kompānija. Un es zinu, ka es katru reizi, kad es uzstājos, es jau zināju, ka man ir tīra ar humoru izjūta, ko Instagramā nevienmēr var redzēt, jo es tā nopietni stāstu pa ģēlu. Un es uz tās skatuves uzkāpju, man tāds vienkārši šķiļās joki, es varu pastāstīt par biznesu, par naudu, par zīmolu caur joku. Un es sapratu, bet tā ir lieta, ko es gribu izdarīt, es gribu uzkāpt uz skatuves un par to runāt tādā izkliedējošā formātā. Tā ir kā iedvesmas runa ar humora elementiem, tāpēc es viņu nesaucu par stand-up, jo tie nebūs iestudēti joki. Tā būs iedvesmas runa. Nu, lūk, bet vienā sakot, kāpēc mēs šodien esam satikšies, īstenībā mēs droši vien varētu runāt kādas 24 stundas, bet mēģināsim kaut kā sakoncentrēt uzmanību uz pāris lietām. Tātad, Gustavs Gotauts. Es tevi atceros jau, tu ar manu vīru darbojies ar e-komercijas lietām, ar reklāmas lietām, es tevi atceros no tā. Tad tu kaut kur tur esi, kaut kur perifērijā, tev bija tas, es tevi sekoju ar vienu acu līdzi, tev bija tas pasākums par tiem miljoniem un tur to produktu, ko es tev teicu, ka Gustav ņem kaut ko latviešu, un tad es saprotu, tu beigās arī paņēmi latviešu produktu, tu varbūt tur, nu, ieskatēt. Bet es ceru, ka bija influence no manis, un ka tev tā kā atnāca tā sajūta, ka to var darīt. Un nākamais, jā, mēs satikāmies Jāņos. Es ar tevi tad kārtīgāk varēju parunāties par tādām lietām, kas nav tikai darbs. Un tad man likās, ok, labi, šitam čalim ir iekšā kaut kas vairāk nekā Instagrams rāda. Un tāpēc īstenībā es arī piekrītu šai sarunai, jo es zinu, ka te būs nu, no visādiem aspektiem, jo tu holistiski pieeji šai lietai. Nu, lūk, un tagad tev 16. novembrī būs šis pasākums izdzenbombs. Es teikšu godīgi uzreiz. Es pirmo reizi, kad es ieraudzīju to nosaukumu, man bija diezgan tāda, nu, tāda nepatīkama sajūta. Man vajadzēja pierast pie šī nosaukuma. Un es pieļauju, ka tā būtu provokācija vai vēl kaut kas, jo galā, es atvainojos, izdzenbombzi, kur viņu izdzīt, viņš jau ir ārā. Bet es saprotu, ka tev ir kaut kāda cita doma. Nu, lūk, un tāpēc man pirmais jautājums tev, vai lūdzu ielikt vārdos, kas tas izdzenbombs tāds ir? Jā, ļoti labi. Man patīk, kā cilvēki stāsta, kā viņi rēģējuši nosaukumu. Cits saka, ka Dievs man šitais uzrunāja. Es it kā neesmu bombzene, bet tāpat laikā, ja man uzrunā, man jāiet. Nu, tā kā viņam ir mārketinga nolūks, jā, jo tāpēc, kad vārds bombzes ir vispār vārds, ar kur es atgriezos Latvijas saturā, jo es biju vienu brīdi aizgājis no latviešu satura pavisam projām. Es biju nolēmis mēģināt angļu mēlē, un tad es atgriezos ar tekstu. Es esmu bombžs, un visdrīzāk tu arī. Un man bija video par to, kur es aprakstīju, kāpēc mēs esam bombži. Jo es pats pirms kādiem 2 gadiem man bija pirmais mēģinājums pārvākties uz Dubaju, kurš bija neveiksmīgs tikai tāpēc, kad es sapratu, ka es esmu bombs. Nu, es vienkārši staigāju pa nenormālu krūtu vietu, un es vienīgais, par ko domāju, kāpēc tas viss tik dārgi maksā, nevis kāpēc tas ir tik krūti. Un es sāku ar to strādāt. Un es tikai to nosaucu tādu naudas pētniecības darbu, ar ko es nodarbojos 2 gadu.
Tāpēc ir uzradies arī viss tā fake nauda man mājās, viņi visos stūros, man bērni ir, viņi spēlēs, man bērniem grāmatzīme vietā ir nauda. Vienkārši, lai cilvēki pierod pie tā, ka daudz naudas ir ok. Nu, tikai tas nav nekāds brīnums, tikai, nezinu, es domāju, ka tev arī gan jau bijis pieredzē, ka ir atnāk liela nauda, un tad sākās bailes, vai atnāks vēl, un tur sākās, nu, tas varbūt par to mēs parunāsim. Arī bijusi bomžu pieredze, ja, kur tu brauc 7 mēnešus, piemēram, ceļo ar kemperi pa Eiropu un varētu tā kā baudīt visu, kas tur ir, bet es laiku, ok, kāpēc šis ir tik dārgi? Kāpēc aiziet uz muzeju ģimenei maksā 100 eiro? Tā kā es saprotu, par ko tu runā. Jā, katrs pirmdienas, kā es teicu, maksā 1000, un tikai tev liekas, what the fuck, es varētu pa 1000 mēnesi izklaidēt bērns Latvijā. Bet labi, ne par to es tādu. Respektīvi, es 2 gadus nodarbojos ar kārtīgu pētniecības naudas pētniecību, un es sapratu, ka es nonācu vispār riktīgā dziļā līmenī līdz tur dzimtai. Es atradu dzimtā, ka man ir bijuši tur dzimtas kokā pašā galā, man ir bijuši bomži, reāli ubagi bijuši, un es atradu kā tiem ubagiem, respektīvi, nu, tas stāsts nav kā tikt vaļā, īstumā runa ir par transformāciju, un es stāstu konkrēti, kā transformēt tos iekšējos bombus, lai sāktu izmantot to enerģiju. Un tad mēs notransformējām, un man bija ļoti interesanti, es pēc tās garīgās prakses, kad es notransformēju šo enerģiju, man nākamajā dienā no rīta pienāca bombas un paprasīja, lai es viņam kafiju nopērku. Man bombas nav nākuši klāt, es nezinu, nu tikai efektīvi, un tad es tā to izstrādāju, tad es liktu to tā pa plauktiņiem. Un es kaut kad vienreiz uzfilmēju video, es saku, hei, draugi, varbūt gribat pasākumu, kur mēs visi izdarām bombas. Un tas pavilkās, man pieteicās cilvēki, es saku, nu labi, man pieteicās tāps, man pieteicās cilvēks. Un tad es saku, ok, mēs uztaisījām pirmo, tā vietā, lai atnāktu tur 40-50 cilvēki, es biju ieplānojis atnākt 150 cilvēki. Un man likās, ok, šis kaut kas interesants, un tad atsauksmes bija ļoti labas. Un es jūtu, kad es neesmu iedevis labāko, es jūtu, ka varēju iedot vairāk, es jūtu, ka varēju iedot dziļāk, un tas bija tas man tāds stimuls, ok, jātaisa lielāks, jātaisa dziļāks, jātaisa plašāks, jātaisa krūtāks, viss, nu, maksimālo lielumu jāpaņem. Un, tad tas iekšējais bombas, principā, ir tas mans varoņas stāsts arī, kur es šobrīd eju, paņemot dārgāk, nu, viens no dārgākajām telpām Rīgā, ejot vienkārši uz pilnu klapi, es parādu to, kas tad ir šis iekšējā bombas ceļojums. Tas ir tikšana vaļā no šiem ierobežojumiem. Jo mums katram pretīm tam, ko mēs gribam, ir kaut kāds konkrēts ierobežojums. Un ļoti daudz izvēlās ar viņu necīnīties, ar viņu neko nedarīt. Vienkārši es tāda esmu, vai es tāds esmu. Bet es saku, nē, tu tāds neesi. Ja tev laiks dod iespējas, ja tev laiks piedāvā kaut kāds jauns piedzīvojums, un tu viņos nemeties, tad tu esi bombas. Un es izstāstīšu, kā konkrēti pamanīt un transformēt šo, jo bombas arī, nu, tas nav tikai par negatīvo, tas ir arī pozitīvi. Arī tas, ka tev ir ierobežojums, viņš ir tev, pieņemsim, pateicoties tam tavam ierobežojumam, tu esi izdzīvojis vispār. Nu, tur ir daudz tādas nianses. Bet, principā, tas ir par ierobežojumiem, kā no viņiem tikt vaļā un kā sasniegt dzīvē to, ko tu vēlies. Ok. Labi, klausies, ko es dzirdu, jā, tad naudas ierobežojumi vai bloki. Droši vien manifestācija, alternatīvās terapijas, dzimtas darbs sistēma. Tā ir tā puse, kas ir, nu, ko var teikt, tāda netveramā, ezotēriskā vispārējais. Un šīs, bet no otras puses tev ir arī reāli praktiska biznesa pieredze. Un viņas satiekās, kā viņas satiekās. Tas ir tas interesantākais, ko es ceru, ka man būs tā unikalitāte, ka es varēšu parādīt mežonīgu rezultātu. Man nākamā gada mērķis ir 50 miljonus uzgriezt. Es zinu, kā es to izdarīšu. Man liekas, ka man šis bombzinieks ir jāuztais, lai man iedotu stimulu pasauli realizēt, jo es pusgadu vienu problēmu nevaru atrasināt, kur es gribu atrasināt. Man liekas, ka es gribu parādīt to, ka biznes un darbs nav vienīgā lieta tavā dzīvē. Jo tas, ko es redzu, un tas, kas man sāp, kad es redzu, ka apkārt ir cilvēki, kuriem ir tikai darbs. Kuri visi tajā darbā. Es esmu kaut kādā brīdī nolēmis savā dzīvē, mums tūlīt būs 4. bērns ar sievu. Es ar to apsveicu respektu. Paldies. Un es savā dzīvē esmu nolēmis, ka you must take it all. Tev var būt krūta, liela ģimene, tu var būt ļoti labs savā veselībā, labs ķermenis tev var būt labs biznes, nu tā kā you must take it all. Un es tā kā savu piemēru vienkārši gribu parādīt, kā to var izdarīt. Un man nav atbildes uz visiem jautājumiem, bet es esmu diezgan dziļi parakņājies un diezgan daudz jautājumus atbildējis. Un, jā, tas tāds, man liekas, ka tas, kas pietrūks man tajos cilvēkos apkārt, ka viņiem ir viss, ka viņiem ir
ka viņiem ir vispilnais diapazons. Un mums tur arī būs tāda viena daļa, kur mēs stāstīsim par 13 dažādiem bombžiem. Un tur mēs rādīsim, ka no tiem 13 bombžiem tikai viens stāsts par darbu. Visi pārējie, tas ir pavisam citas tēmas, ar kurām mums jāstrādā. Līdz ar to, tas ir ļoti savienojams. Tas viss darbs, ko tu dari ārpus, tā kā, man ir tas piemērs par to, ka es vienu, tur man bija kaut kāda biznesa viena attīstība, un mēs tur gadu nevarējām tikt pār tur, man liekas, es neatceros kaut kādam ciparam, kaut kādam tur apgrozījuma ciparam. Es nevarēju neko izdarīt. Praktiski, fiziski ar rokām rokot nekas neizdevās. Es aizgāju uz kaut kādiem zīmēšanas kursiem, kaut kādiem radošajiem kursiem, un es nākamajā mēnesī biju uztaisījis 2 reizes vairāk nekā iepriekšējā. Vienkārši kaut kā saliekot, kaut kādas sakombinēt lietas, un es vēl pats arī, arī pateicoties šādiem pasākumiem, īstumā tu pats vari salikt pa plauktiņiem lietas un saprast, pagaid, tas bija par to, bet tas ir par to, un tad, kad to visu sakombinē, un tad tu vari iedot tādu to gatavo materiālu, kas arī ir tas pasākums. Klā, bet mēs runājam taču par enerģiju, ne? Jo es lasīju vienu grāmatu, Beiba, viņa ir online kurs, viņa ir miljonāra, un viņa principā raksta un saka par to, ka nekas jau nemainījās īstenībā tajā piedāvājumā, kad viņi sāka pelnīt vairāk, bet mainījās viņas attieksme, viņas enerģija, viņas sauc kā griba vibrācija. Tas, kā viņa gāja darīt šīs lietas, jo, piemēram, tas, ko es arī ļoti daudz redzu, es galvenokārt strādāju ar solo un maziem uzņēmumiem, kas ir sievietes, tur ir tik nenormāli daudz tādas bailes, ka mani pamanīs, ka mani nepamanīs, ko es darīšu ar lielu naudu, ko es darīšu, ja man nebūs naudas, ko es darīšu, ja man šādu Instagram ierakstu izlikt. Tā kā absolūtākas triviālas lietas, vai uzlikt lielāku cenu, ja nu nepieņems, ja nu nepieņems. Un visu laiku ir šīs te bailes, kas acīm redzot ir tas iekšējais bombzes, kas tev vienkārši neļauj izplest spārnus, un teikt, fuck it, es pamēģināšu, es izdarīšu šādi, tādi. Un tas, ko tu arī saki par to zīmēšanu, tieši tā, ka tu tur miņājies vienā vietā, mēģini atrisināt to matemātisko problēmu, lai gan īstenībā vajadzētu aiziet pastaigāt mežā, pavingrot, pamīlēties, aiziet pazīmēt, kaut ko citu padarīt, lai reāli iegriezt pilnīgi citu enerģiju, kā tu vari justies labāk un attiecīgi arī pievilkt to vibrāciju, kurā tu gribi būt augstākā līmenī. Vai tas ir par to? Jā, tu diezgan precīzi trāpi, tikai tas, ko tu dari šī, ka tu sāsi, tu miksē vairākas lietas kopā, viņš ir fine tajā brīdī, kad tu saproti, par ko tu runā. Tikai tavā gadījumā tu saproti, ko tu saki, bet ir cilvēki, kas ir iesprūduši, viņi nesaprot, viņiem nav pa plauktiņiem salikts. Tātad šis ir par to, un šis ir par to, jo dienas beigās ir kas, tu vari darīt jebkuru lietu, tu vari apprecēties ar cilvēku un domāt, ka viņš ir lielākais kretīns forever un izšķirties ar viņu pēc gada. Tu vari apprecēties ar cilvēku un pateikt, ka viņš ir krūtākais cilvēks forever un nodzīvot ar viņu visu mūžu. Un principā no tā tava uzstādījuma, no tā, kā tu redzi šo situāciju, no tā ir atkarīgs rezultāts jebkam, kas ar tevi notiek, jebkam, ko tu dari. Un tas ir par to, ka tu saproti, tur ir tāds piemērs, mēs rādam tādu tabulu, tur ir piemērs, tātad, kad tu gribi tā enerģija. Visi taču zina to enerģiju, ka gribās. Man šito, man vajag to naudu, man vajag viņu, tad tikai man kaut kas mainīsies. Tā ir, pieņemsim 100, es tagad savus vienkārši izdomāšu cipars 100. Un prieks un miers, tas, ko tu minēji, kad aiziet pamīlējies, aiziet padara kaut kādas savas lietas, kas tev priecē. Tas ir 600, vibrācijas sauksim viņš, Tad atšķirība ir 6 reizes. Tas nozīmē, ka ja tu kaut ko biznesā vai darbā dari, ar gribu, tu dari to 6 reizes zemākā vibrācijā, nekā tev to būtu jādara. Jo pareizais risinājums un labākais rezultāts būs tad, kad tu būsi mierīgs, priecīgs, laimīgs. Un tur mēs iedodam tā kā konkrēti, kā tur nonāk. Bet, klausies, tas ir tas, ko tu arī saki par to, ka tas, es atkal viņu sauc kā how to have it all. Ar domu, ka tieši tā, ja man liekas, tas ir absolūti absurdi cilvēkiem, piedzimt, izmācīties, tad strādāt, lai pelnītu un maksātu rēķinus, tad nomirtu. Tā kā, kas tas tāds ir? Bet, ja tu vari dzīvot un vienlaicīgi, tev ir ģimene, tev ir attiecības, tev ir draugi, tev ir sports, tev ir, uzturs ceļojumi, mūzika, whatever, kas tev sadara priecīgu, un tu to visu vari savā dienā, nedēļā ietvert, tas ir tas, kur ir vispār dzīves jēga. Un, attiecīgi, tu to vari darīt tikai tad, ja tu neesi visu laiku jūrbies, visu laiku risinot tās mazās biznesa problēmas, kas tev atnesīs, varbūt pāris tūkstošus mēnesī, labākajā gadījumā. Jā, tikai jautājums vienmēr, kas ir bagāts cilvēks? Jā. Un tas ir vienmēr tas lielais jautājums. Un uzpasiet sev, kas ir bagāts tu, kas ir bagāts. Es esmu bagāts, kad es varu piecelties no rīta, iziet pastaigāties ar suni, pamodināt visu savu ģimeni, aizvest savus bērnus uz skolu, tur dārziņu,
pats aizbraukt uz džimu, ieiet saunā, ieiet džakūzī un 11. sēsties un padarīt kaut kādas lietas, kas man tiešām interesē. Tas priekš manis ir bagātība. Tas nozīmē, ka es daru, kas man patīk, es varu parūpēties par sevīm, es varu parūpēties par savu ģimeni, es varu izbaudīt to dzīvi. Un, es tikai vienkārši nosaucu tur pusdienas piemēru, bet idejiski, kas ir tā tava bagātība? Jo tad, kad tu saproti, kad priekš kam man rukā tik daudz, kas ir tas rezultāts, ko es iegūšu? Vai kaut kad arī es vienu laiku ļoti daudz pa brīvu cilvēkiem stāstīju kaut kādas lietas. Tagad tu man paprasīji, hei, tu vari man palīdzēt, cik maksā tev stundu? Tā bieži cilvēki neprasa, parasti cilvēki saka, hei, davai sazvanamies. Un es tev nosaucu ciparu. Bet agrāk es būtu, davai sazvanamies, nav problēma. Bet tagad es saprotu, pagaid. Es aizmainu šo stundu, ar kuru kādu cilvēku runāju, pret savu laimīgās dzīves stundu. Tā kā tas salīdzinājums, bet tas viss stāsts ir patiešām par to, kad kā mēs pieejam, ka mēs vienlaicīgi dzīvojam, vienlaicīgi uz šīs pasaules ir 8 miljardi pasauļu. Un tad, kad mēs to sākam saprast, tad mēs sākam saprast, ka vienīgais, kas dzīvi var ietekmēt, es tikai tu un tavs veids, kā tu skaties uz viņu. Bet tas, kas ir svarīgi pašam salikt vienkārši sev tā kā pa plauktiņiem, kas man ir jādara, lai es nonāku visu laiku tajā stāvoklī, kurā es gribu būt. Mēs to ļoti labi pamanījām. Es saku, ka mēs atbraucām no Dubajas, es atceros kaut kāds janvārs, viss pelēks, viss slapšs, kaut kas. Un es tā sievai saku, Dubajas sauli mēs nevarējām paņemt līdzi, bet mēs viņu varam sirsniņām paņemt, mēs varam sākt viņu izstarot uz ārā. Un visāds kaut kāds tāds instants prakses, ar kurām mēs tur dalīsimies, kas palīdz tev nonākt tajā stāvoklī. Un tad, kad tu esi tajā stāvoklī, tad jebkurš instruments, ko tu paņemsi, viņš iedos vislabāko rezultātu. Tāpēc, ka tu skatīsies pavisam savādāk. Tas pats ar šito pasākumu. Es varēju uztaisīt pasākumu un kaut kur klusībiņā mierīgi, nevienam nesakot, kaut ko sarīkot, un es varēju tā to izdarīt. Bet es izvēlēju... Nē, kāpēc? Kā tu arī 100, cik tev bija 160? Ir labi. Tas ir mežonīgs pasākums. Vienalga, tas ir liels pasākums. Tas tā kā man ir tie cilvēki, kas saka, manu saturu neviens neskatās, tur ir tikai 500 cilvēki. Es saku, iedomājies, kā izstās 500 cilvēku telpā. Tā ir ļoti labi. Tur pat nevar pastāvēt tajā telpā neraustot valodu. Tas ir daudz, vienkārši, es jau arī, man jau arī tas tā kā pārliecība radās darot, jā, un es jau arī nezināju, cik būs galā. Mērķis bija 500, bet, jā. Okay. Tu teici, ka tev 10 000 par to zāli jāsamaksā, jā? Ar PVN 12, jā. Jā, ok. Man pašai, mans pasākums kopējais budžets bija 10 000. Tā kā tas, ko es iekasēju, bet viņš arī, reāli fizisku pasākumu, ja sarīkots kaut ko maksāts, nav tā kā iziet Instagram laivā. Tas tev neko nemaksā, tikai tavu vienu stundu, vai ne? Bet ja ir pasākums, tur ir, telpa, ēdināšana, cilvēki, vēl viss pārējais, baigais pasākums. Tādā ziņā, man liekas, jo tu jau arī, tu darbojies ar online biznesu, vai ne? Galvenokārt. Jā, man pamats biznesa ir, kad mums ir online veikali un mūsu klientiem ir online veikali, un mēs viņiem palīdzam pārdot online vairāk. Tas ir mūsu pamat biznesa. Ar ko mēs nodarbojamies, man viss ir online. Saprot, man veltīt kaut kam fiziskam 10 000, tas nav tikai, es to ikdienā nedaru, ja tas nav kaut kāds ceļojums. Man jau sieva saka arī, varbūt kādā ceļojumā tomēr aizbraucam. Es varu īstenībā izstāstīt ļoti labu stāstu, kas cilvēkiem, man liekas, rezonē un varētu arī patikt par tiem pašiem 10 000, par ko mēs tagad runājam. Es izstāstīju vienkārši ideālu stāstu, kā mūsu dzīvē testē un pārbauda, un kā mums dod šos pārbaudījumus. Es domāju, ka tev arī noresonēs. Man bija, mēs piekdienā izdomājam taisam Fantadromā pasākumu. Es uzrakstu, cik ir maksā cena, jo mēs tur meklējam kādu brīdi telpas, man bija palādījums, es apskatījos, bet palādījums reāli, man kaut kas tajā palādījumā, viņš tāds, viņš tā kā, nebūtu slikti, bet tas nebūtu tāda augstākā performance. Man atsūt to cenu par Fantadromu, tur 5,500. Es tāds, daudz, domājam, dzenājam bombas ārā, izdzinām bombas ārā, labi, ņemam, daram. Es aizbraucu pirmdien uz telpām, un pirmdien es pasaku, ko mēs te darīsim, kas te notiksies. Man atsūta e-pastu ar jaunajām cenām, jo 5,5 ir tikai īra, vēl ir tehniskais uzstādījums, vēl ir šitais, vēl ir tas. Beigās cena ir kaut kāda 12 000 PVN, man liekas.
Un tas ir tas, kas ar mums katru notiek, un bieži vien mēs šīs zīmes uztveram kā zīmi, ka mums nevajag darīt. Jo mums atnāk, kā, mēs gribam kaut ko pamainīt, mēs gribam kaut ko izdarīt, mēs gribam kaut ko jaunu savā dzīvē. Un pirmais, kas vienmēr notiek, paliek grūtāk vai paliek divreiz sarežģītāk. Un bieži vien pirmais, kas mums ir reakcija, ok, laikam man šito nav jādara. Un tas, man liekas, ir ļoti interesants. Katram, kad jūs kaut ko sākat darīt, pavērojat, ja jums tā notiek, īstenībā jūs vienkārši testē, jums pārbauda, vai jūs vienkārši tiešām gribat to paņemt, vai jūs gribat tiešām noturēt. Kā man teica džimā, ja tu pacel to štangu, tu viņu tiešām vari noturēt. Bet tas jau arī par to motivāciju, vai tu esi gatavs strādāt, jo arī tā stanga vai kas neturās uz motivāciju. Viņi turās reāli uz tavu darbu, uz gribas spēku un vēlmi šito izdarīt. Piemēram, tas pats mans pasākums arī. Es vienkārši šogad esmu pamainījusi veidu, kā es skatos uz biznesu. Ja agrāk man bija tā, cik sanāks, tik būs forši, tad tagad es vienkārši uzlieku mērķi. Tā 130 pārdotas biļetes, un es neapstājos, ka man tas nav izdarīts. Jo man ir tāme, man ir budžets, man ir šitas jāsamaksā, un vēl es gribu arī kaut ko nopelnīt. Līdz ar to es skatos, ko es vēl neesmu izdarījis, ar ko es neesmu, laivā bijusi, kur es neesmu vēstuli aizsūtījis, kur es neesmu reklāmu ielikusi, vai ko es neesmu izdarījis. Un es vienkārši pieņemu jau, ka šis ir done deal, tas ir tas mērķis, ko es eju. Nevis, kā sanāks, tā sanāks. Jo tad arī tā arī sanāk, kā sanāk. Bet ja ir kaut kāds konkrēts mērķis, tad ir tā, ka, piemēram, arī atceros pirms 6 gadiem, ja es varēju dabūt 120 eiro nedēļā, tā bija vienkārši, laimes kalngals. Un tagad man ir tā, ka es varu arī 10 000, 7, 5, kur vajag kaut ko padomāsim, izdarīsim. Pilnīgi ar citiem cipariem esmu iemācījusies strādāt ikdienā. Un tas ir mazliet kā tāds treniņš arī, un arī vienlaicīgi, man liekas, tā ticība aug. Tā kā, ok, šo es varu, šo es izdarīju, man sanāca, tad tas var sanākt vēlreiz, lai gan arī vienmēr ir tā šauba, vai sanāks vēlreiz. Bet, tā kā pieredze rāda, ka 6 gadus visi gājas liknītē uz augšu, ok, kas vēl ir iespējams. Un tad jau droši vien arī aug tā. Vispār ir iekšējā tā sajūta, tā enerģiskā kaut kāda vibrācijas sajūta. Bet tas ir tas, ka mēs varam spēlēties. Ko sākumā par to enerģiju. Tur jau parādās tā enerģija. Tā enerģija parādās šeit. Tad, kad tu ej cauri, saproti, man ir tas piemērs, izcils piemērs. Es eju, dzīvoju mežparkā, es eju katru rītu pa mežparku staigāties. Un ziemā tur ir piesnigušas spriedis, pilnas ar sniegu. Un skaties, ak, Dievs, cik skaisti. Bet skaistums ir tajā, ka viņas uz tiem saviem zariem tur tonām smagumu, bet viņas stāv, viņas nelūst, viņas ir skaistas. Un man liekas, ka skaistums ir tajā, ka kāds skatās uz tevi, viņš domā, bet viņš reāli ir jaudīgs, vai viņa reāli ir jaudīga. Tieši tikko gribēju tev pateikt, cik tu, Gustav, esi lirisks, un tad tu... Nē, bet tā arī ir lirika, tas ir jāmāk, tas jau ir reps. Jā, un tu tā kā... Wow! Un tajā brīdī rodās tā enerģija, tajā brīdī cilvēki pavalkās. Arī tas, kas notiek šobrīd, kad man saka, visi par tevīm runā. Es neesmu nevienam naudu samaksājis. Es esmu tikai parādījis, ka es esmu ienācis šeit un es gribu nopietni uztaisīt nekomerciālu projektu, kuram es reāli ticu, ka mēs iedosim riktīgu vērtību. Un tas ir viss, un uz to jau arī pavalkās. Un kas ir ļoti svarīgi, ja jūs būvējat biznesu, ja jūs būvējat kaut kādu projektu, jums ir komanda. Un kas ir pirmais, ko komanda lasa? Komanda lasa šo jūsu pārliecību par to, ko jūs darat, to jūsu enerģiju. Un, ka viņi redz, ka jūsos ir enerģija, viņi būs ar jums, un viņi izdarīs 10 reizes vairāk nekā jebkurš cits pie jums atnākot. Okay, un tas bieži vien. Kas ir tas endgame, kāpēc tu dari šo pasākumu? Vienkārši man ir atbilde uz mani, kāpēc es daru, jo tas arī bieži vien nav tāds baigais peļņas pasākums, bet es viņu daru tāpatās, piemēram, mans meetups, ja? Kāpēc tu šo dari? Man ir endgames vispār, tā kā, pašam man tā idejai, tā lielajai, bet pašam pasākumam nav īsti tāda endgame, jo tāpēc, ka man vienkārši bija enerģija un ļoti liela interese to realizēt. Tā kā man bija vienkārši mežonīgi interese, vai to var izdarīt. Tā kā, un tā interese es jūtu, ka viņi iet kopā ar enerģiju. Jo man tā kā tas endgames, kas ir man, viņš nav atkarīgs no tā, vai es to izdaru vai neizdaru. Bet man bija vienkārši milzīga enerģija, un kur tā enerģija rodās, ka tu esi izdarījis kaut ko mazāk, un tu esi dabūjis atpakaļ saiti no cilvēkiem, ka kādam tiešām šis ir noderīgi, un tu zini, ka tu vari labāk. Tu zini, ka tu varēji uzlabot šito, tu zini, ka tu varēji izdarīt to, un tu tikai saproti to sarakstu, saproti to visu saliec kopā un saproti, pagaidi. Bet šitais jau reāli izstāsta par super lielu pasākumu. Bet, klausies, bet tas endgames tev jau īstenībā, tādā mēs pavisam izzūmojamies, ir reāli uzlabot Latvijas ekonomisko situāciju. Jo tad, ja cilvēks spēja noticēt, ka viņi var nopelnīt vairāk, iztērēt vairāk, atkal pacelt, atkal nopelnīt,
tas jau īstenībā beigās visiem ir labāk no tā, jo tev ir vairāk apkārt cilvēki, kas ir pārkāpuši šiem iekšējiem ierobežojumiem un var sākt dzīvot daudz labāku dzīvi. Kāpēc lai Latvija nevarētu būt Šveice no sērijas? Man liekas, ka mums ir absolūtākais potenciāls, mums ir super daba, mums ir ļoti labas kvalitatīvas dzīvesveids. Es saprotu, kāpēc atbrauc no Parīzes, apkārt dzīvoju 3,5 gadus Parīzē, un tā, ka mēs ar to franču pašķīrāmies, tad bija doma, es jau varu palikt teorētiski. Neviens jau neliedz, ja man tur ir kaut kāda dzīve izveidojusies. Es saprotu, nē, es braucu apakaļ, jo šeit ir daudz labāka dzīves kvalitāte. Un mēs ar šo te savu visu, ko mēs te darām, mēs varam Latviju pacelt kā maksimāli ekskluzīvu vietu, kur dzīvot, būt un strādāt. Jā, dzīves kvalitāte mums ir nenormāli augsts. Tie, kas par to šaubās, viņiem vienkārši vajag bišķi vairāk paceļot. Jo ēdienu kvalitāte, kas mums te vienkārši ir off the roof, man katru otrdienu atved tikko, svaigi gaļu. Tur vienkārši vispār tās lietas, kas mums te ir, viņas ir vienkārši nereāls. Es domāju, ka jā, man arī pašam ir, es nedaudz ar mentoringu nodarbojos, ne tā aktīvi, bet man ir šogad 4 grupas es esmu paņēmis, kur mēs tādā mazā bariņā to daram. Un arī es sev jautājumu, kāpēc es to daru, jo man atkal no biznesa viedokļa man nav baigi interesanti to darīt, godīgi sakot pēc cipariem. Bet es arī sapratu to, ka es to gribu darīt, tāpēc, lai man būtu viena grupiņa, kur ir 10, 20, 30 cilvēki, kur es zinu, ka visi ir jaudīgi. Kur tu tiešām, un tas pats droši vien arī šo pasākumu, ko tu tagad arī, man bija mēģis atrast to lielo kāpēc, un īstenībā tu varbūt es iedavos vēl lielāk to kāpēc, kad vienkārši uztaisīt jaudīgus cilvēkus sev apkārt, saprast, ka visi, iedot to jaudu un padalīties ar to jaudu, jo man patīk tas, ko mēs runājam, ka tavi talanti nepiedara tev. Un ja tev ir kaut kāda jauda, ja tev ir kaut kāda spēja, tad ar viņu ir jāiet ārā un jādalās, jo tas nav tavs īpašums. Tev ir uzdāvināts kaut kas, ar ko tev ir jāizdara maksimāli labākais, ko tu izdarīt. Bet es gribēju, ko vēl piebilst varbūt. Tur, kur es runāju par to, ka tad, kad tu sāc kaut ko jaunu darīt, pirmais ir, ka tev paliek sliktāk, bieži vien. Konta atlikums, pieņems, pasaka miljardieris un tev nākamajā dienā konta atlikums nonullējās, apmēram idejiski, jā. Un otrs, kas ir vēl ļoti interesants faktors, ko arī daudz uzsver kā zīmi, kad jāmet ir miesa, ir tas, ka ilgstoši nekas nemainās. Tad tu dari un nekas nemainās tāpatās. Tu nolem, taisam pasākumu, izsludini biļetes, bet neviens nepērk biļetes. Un tad tu staigāt klausies ar Agnes Zeltiņu, mēs parunājam, viņa saka, es arī tur tā stresoju, man pēdējā dienā tur. Kad tu saproti, ka īstenībā pasākumu biļetes pērk pēdējā dienā, pēdējās 2 dienās. Un tad tas sāc slikt kopā, jo tev ilgstoši nekas nemainās. Ir kaut kāda virzība uz mērķi, bet viņi ir super lēni. Un tas, ko tu, man liekas, pateici, riktīgi precīzi, un es gribētu arī tev uzjautāt, no kurienes tev tas ir, jo tas nav tāds dabiskais. Tas, ko tu minēji par to darīšanu, jo man arī sociālā mēdī meitenes, kas man palīdz to visu darīt, super meitenes vispār, viņas man saka, cik laivas tu varēsi paņemt? Tā kā periodā līdz pasākumam. Es uzrakstu visus. Viņas tagad nesaprot, uz kuru jautājumu tu man atbild ar vārdu visus. Es saku, uz to laivu jautājumu, jo viņi tur uzdev 3 jautājumus, un es tikai atbildēju, bet viņi laikam domāju, ka es sajaucu kaut kāds atbildes, jo parasti cilvēki saka, mēs tur 4, 5, saku visus. Cik vajag, vienkārši cik būs, cik vienkārši ejam, runājam. Un no kurienes tev arī ir šī pati pārliecība, es izdarīšu visu. Es paveikšu visu, jo viens ir tas, ko tu mini par tiem cipariem, man vajag to nopelnīt, man vajag to izdarīt. Bet man liekas, ka tas slēpjas kaut kur vēl kaut kas tur ir apakšā, ne? Labs jautājums. Zini kā, man liekas, tas, ko es sapratu sev, ka man ir kaut kāda dzīve, kur es gribu dzīvot, kā arī to teicu, how to have it all. Es gribu to all. Un es esmu sapratusi, ka tas nav tajā darbā no rīta līdz vakaram, ka var darīt gudrāk. Tā kā strādāt gudrāk, pelnīt vairāk, strādāt mazāk, pelnīt vairāk, šis te viss. Un es vienmēr uzdodu šo jautājumu, kas vēl ir iespējams, kas vēl ir jāizdara, lai es dzīvotu tādu dzīvi, kādu es vēlos. Jo es saprotu, ka es neesmu apstākļu upuris, un es vispār neesmu upuris. Es esmu tā, kas rada savu realitāti, un tad kādu es viņu gribu. Un ja man kaut kas nesapatīk manā realitātē, atbildīgi esmu es. Un ko es varu mainīt šajā situācijā? Mēs ar vīru smējāmies, ka mums ir 9 gadi kopā, mums jātaisa attiecību rebrandings. Bet tā ir, ja tu gribi kopā būt tālāk ar šo cilvēku vai ar šo biznesu vai darīt to, ko tu dari, ir kaut kādā brīdī jāpieņem šie lēmumi, ka tagad es esmu atbildīga par šo procesu un kas man ir jāizdara, lai būtu labāk. Jo nav tā, jo to es arī savām dāmām vienmēr arī saku, ka tev ir jāsaprot, ko tu gribi, un tad uz to ej mērtiecīgi.
Un, ja kaut kā doma bija, ko es gribēju pateikt, tas smuks teikums aizmirsu jau. Bet, tā idejiski, ja, tā kā tā doma. Un, ļoti interesanti. Attiecība rebrandings. Ļoti interesanti pozitīvi. Jo man ir tas lielais stāsts par to, ka es vēl pēc tam atgādinu, man es pa upuru izstāstīšu. Ļoti interesanti stāsts. Pierakstu. Bet tas lielais stāsts par to, ka par vīriešu neiespējamību dzīvot monogāmijā, vai kaut kā tā tur ir šis stāsts. Un es vienkārši par to esmu gatavs diskutēt ar jebkuru vīrieti, kad ja tu savu sievieti 5 gadu griezumā redzi tieši tādu pašu, kā jūs iepazināties, respektīvi, ka viņa ķipa nav mainījusies, ka viņa ir viena tā pati vai viņa ir garlaicīga, tad tev ir diezgan liels problēmas, jo principā tu katru rītu pamosies pilnīgi citai sievietē blakus, esot pavisam cits vīrietis. Un te arī tas iekšējais bombs, vai mēs pieņemam to, kad mēs visu laiku mainamies. Vai mēs pieņemam, kad ir visu laiku kaut kādas pārmaiņas. Un man liekas, ka tas arī ļoti, ļoti interesanti šo nopozicionēja. Un es domāju, ka arī es pasākumā saku par savu personīgo rebrandingu. Ja es, kad viņu saucu par iOS update, ja es prasu, kad jums pēdējo reizi iPhones updateojās, tur pirms nedēļas. Kad jūs pēdējo reizi updateojās, kad jūs pēdējo reizi uzlikāt programmu, kurā jūs vairs neesat džeks, kurš dzīvo Purčika dzīvoklī un ēd roltonu, ja? Kad jūs, labi, es tikai ļoti primitīvi, bet kad jūs salikāt, kas ir tie tavi jaunie dzīves standarti? Un tad, kad tu viņus saliec, man liekas, ka viņi tev iedod tādu stimulu, ka turēties ar abām rokām pie tiem standartiem un meklēt visus iespējamos veidus, kā palikt tajā līmenī. Jo tas, man liekas, arī tas, ko tu minēji par to naudu. Tad, kad tu uzliec to jauno dzīves standartu, tev mainās tas, ka tev vajag vairāk naudu. Un tas īstenībā tevi stimulē darīt un vairāk dalīties ar to savu talantu pasaulē. Un tas arī ir īstenībā tās varbūt kāds paraugs, ja kādam ir kaut kāds iesprūdiens, vai nav enerģijas, vai nav kaut kas. Vienkārši uzliekot sev jaunu standartu, pieņemsim, es šodien braucu skatīties māju pa 1,3 miljoniem. Vai es viņu varu tagad nopirkt? Es nevaru. Bet ja es sev uzliktu uz nākamo pusgadu uzdevumu, savam prātam, varbūt viņš atrast risinājumu. Bet, zin kā, šis ir interesants par to teoriju, par to, ka nopelnīt vairāk ir vieglāk nekā nopelnīt mazāk. Bet tā doma ir tāda, ka tad, kad tu savam prātam saki tagad es nopelnīju 1000 eiro, vai tagad nopelnīsim 1200. Tas ir pārāk garlaicīgs uzdevums tavam prātam. Bet, ja tu viņam pasaki, ok, tagad bija 1000, bet vajag dabūt 10, un tad viņš sāk domāt, un tas bija kaut kas, ko mēs īstenībā piedzīvojām ceļojumā, ka mēs 7 mēnešus ceļojām. Mēs pirmos 2 mēnešus bijām tādā inertā bitavuhā. Nekas nenotika, izņemot ēst, gulēt, tualete. Un tad vienā brīdī mēs aizgājām Barcelonā uz Zinātnes muzeju, un es pilnīgi jūtu, tas, kā tu teici par to zīmēšanas nodarbību, man tajā Zinātnes muzejā sāka griezties smadzenes. Pilnīgi jūtu, kā viņas bija tik apmierinātas, murrāja, ka viņām iedeva par kaut ko padomāt. Un man liekas, tas ir tas, ko tiešām, kad smadzenē viņām patīk īstenībā diezgan izaicinoši uzdevumi. Viņas grib, un tas, ko es arī vienmēr saku, ka tu uzliec to mērķi, tu vari nezināt, kā tu tur nonāksi. Jo tur arī, zin kā, tas ir tā kā, man ļoti patīk šis teiciens, kā ar Dievu pusēm. Tu daļu darba dari, otru daļu dara Dievs, visums, sauc kā grib enerģija, un jūs kopā to panākat. Bet tu uzliec šo te mērķi, un tu dari kaut kādu savu lietu, bet to arī ļauj, ka tavs smadzenes izfunkcionēs, kas ir jādara, un tam arī dažkārt ir jāiedod laiks, un tā bieži vien ir tā, ka liekas, ka tu stāvi, līdz notiek kaut kāds kvantu lēciens, un pēkšņi, piemēram, man bija pēdējais kvantu lēciens tagad septembrī, jo, es biju pēc ceļojuma, viss apmēram stāv līdzīgi, tas Instagram, tas sekotājs skaits un viss, un tad beidzot mēs ar Lauru Saulīti man uzaicinājusi to Generation Famous podcastu, es aizgāju tur, man pāris nedēļu laikā bija klāt kaut kādi 400-500 jauni sekotāji. Man bija pasākums, meetups, tas bija lielākais ever, dārgākais ever, un tā kā viņš aiziet tā kā vienkārši no līdzenas vietas, pēkšņi, kuras esmu stāvējusi gadu, pēkšņi vienkārši puf, un uzlec augšā. Jo, bet tam vajadzēja nobriest, tur vajadzēja kaut kādām lietām sastāties savās vietās, lai varētu notikt šis lēciens. Bet es pirmoreiz dzirdu tik ideāli teicienu ar Dievas pusēm, es viņu biju dzirdējis, bet viņi nekad nebija šitā saprast. Tas ir tas, jo viņu saprot otrādāk, viņu saprot, ka tas ir pusdarīts, bet īstenībā tur ir baigais powers iekšā. Jā, tā ideja ir kāda, es vienkārši pilnībā pārstāvu šo ideju. Tu uzliec smadzenēm kaut kādu uzdevumu, ko tu gribi sasniegt. Un tu nedomā, kā to izdarīt. Tā kā tu neslēdz iekšā loģiku, jo loģika tev var vienīgais, ko iedot, risinājumu tavā esošajā domāšanas līmenī, tavā esošajā problēma līmenī. Viņa nevar tev iedot. Bet tas, kas tev ir jādara,
tev ir jāuzliek uzdevums un jāsāk vērot. Protams, tev ir jādara, tev ir arī jārīkojas, tev ir jābūt iniciatīvai, bet sāc vērot, kā tās lietas saliekās. Jo mums tik bieži ir vienkārši, nezinu, man ir mašīna pagalmā, kura salikās pilnīgi tā kā, nezinu, kā viņa vispār salikās, ka es viņu varu dabūt pagalmā, bet es par viņu kaut kad sapņoju. Bet ja es būtu ieciklējis uz to, ka tā mašīna var atnākt tikai man zināmā veidā, tad es visdrīzāk pie viņas arī nebūtu vēl projām ticis. Bet te, kad tu saki, ok, davai pavērojam, kas var notikt, un kas ir ļoti interesanti, tad, kad tu uzliec to uzdevumu, tev sāk nākt kaut kādas tā kā iespējas interesantas, un tā kā tu bieži vien ar to veco loģisko prātu, mans loģiskais prāts nekad nebūtu meties šajā fantadroma piedzīvojumā iekšā, jo tur loģikas vispār nekādas nav. Bet es saprotu, ka tas ir kaut kāds šis, kā tu saki, kvantu lēciens, tas ir kaut kas neiespējams, kaut kas nenormāls, ko es varu norealizēt. Mana loģika tā kā vispār ir, tā kā tur nav nekāda sakara to visu. Un tas ir ļoti svarīgi, mēģinam, es tagad negribu pateikt, neesam neloģiski, ja, kad darām kaut kādas stulbas lietas. Es negribu to pateikt. Es gribu pateikt, ka mēģinam ieslēgt to vērotāju, mēģinam pavērot, tur ieliekam uzdevumu, un tā kā tu saki, ieliekam varbūt uzdevumu. Man patīk tas Googlā tā ideja, ka tie uzdevumi, OKR, tev saucamie Googlā, kad, ja tu sasniedz pa 100% savu uzdevumu, tad tev mērķis bija pa maz uzlikts. Un man liekas, ka ļoti svarīgi ir uzlikt tiešām, tā kā tu mini, lielākus mērķus, nekā tu vari iedot, nu, tikai tiešām kaut ko interesantu uzliec, nevis kaut ko saprotamu savu. Tā kā tā ir ļoti, ļoti interesants jēdziens ar divas pusēm. Man viņš ir atnācis pilnīgi jaunā gaismā šogad, jā. Jo mēs bieži vien paņemam to, saki. Jo mēs bieži vien cilvēki paņemam to dieva lomu saviem. Mēs pasakām, būs šitā, jādara šitā. Bet kāpēc mēs tēlojam Dievu? Mēs taču nezinām, vai tā ir. Mēs taču nezinām, vai šitais, kas notiek, ir tiešām tā kā. Un tikai brīdī, kad mēs paņemam Dievu lomu, tad Dievs saka, labi, parādi, ko tu vari. Un tad tu 2 gadus rodas un neko nevar izdarīt. Un tad vienā brīdī, labi, man apnika, es padodos. Es apgulšos tomēr tajā pludmalē un pasīšos, cik skaisti noriet saule. Un tev atnāk ideja. Tev nāk garām. Man ir bijis tā, ka tu satiec cilvēku pēkšņi, kur nekāda varianta viņu būtu satikt, un tu kaut ko sarunā un aiziet tas viss. Tieši tā. Tieši tāds arī strādā, tad mēs varam iet cauri visiem visumu likumiem, bet par to jau arī tā runa arī ir. Un man ļoti patīk šī doma par to, ka tu izdomā, ko tu gribi, un tad, protams, tu darbojies, bet tu nevis darbojies druģēni un tēlojot, tad dari no darbību tādā mākslīgā aizņemtībā. Bet tu īstenībā gaidi to īsto ideju. Man, piemēram, bijis tā, ka es vienkārši, man ir doma, tagad es eju staigāties. Es staigājos 2 stundas. Tas pastāvīgs laikā man ienāk prātā doma, tā ieliec tagad Facebook ierakstu, es viņu ielieku, atnāk mājās, man ir 3 pirkumi. Es neko neesmu izdarījusi, principā esmu staigājusi, man vienkārši ienākusi, es šo sauc par to inspired action. Un ir tā, ka tev vienkārši atnāk šī doma, tieši tā satiec īstos cilvēks, ar pēkšņi tev kaut ko piedāvā, jo man liekas tā ļoti egoistiska doma, domāt, ka mēs visu kontrolējam, mēs visu varam izrēķināt, jo viss, kas notiek mūsu dzīvē, ir caur citiem cilvēkiem un caur citām iespējām. Ja pēkšņi es nevaru izdomāt, ka man kāds uzaicinās tagad uzstāties tur Kuldīgā, uzstāties tur vēl kaut kur, vai uz pasākumu pasauks, vai šo, es to nevaru izdomāt. Tas notiek pats no sevis, no tā, ka es šeit esmu, ka es darbojos. Protams, es sevi rādu, ko es varu, kā es lietas saprotu, bet es nevaru to izdomāt. Līdz ar to arī, kāpēc mēs nevarētu par mašīnu tieši tāpat domāt, ka es tevi nevaru izdomāt, tu pat izdomās, kurā brīdī tu pie manis un kā atnāks. Es vienkārši, man auto tēma ir ļoti aktuāla, es joprojām braucu ar kemperi, un es esmu izdomājis tā, es vienkārši nezinu kā, bet man vajag, lai līdz šogad man ir jauna mašīna pagalmā. Gaidu. Redzēs, kā mums es tev labu variantu ieteiktu, pēc tam tu izstāstīšu. Bet tas ir superpowers. Tā kā tajā brīdī, kad jūs pirmo reizi tev atliek vienreiz savienot tos punktiņus, saprast, ka šis inspired action man atnesa kaut kādu neiedomājumu rezultātu. Man liekas, tu pāries tikai uz inspired actioniem. Vismaz mans mērķis ir virzīties maksimāli tuvu, kur tiek darīts tikai inspired action. Un ideālā gadījumā, ka to izdara manā vietā kāds, ka es vienkārši aizsūtu balsu ziņu un tas tiek izdarīts. Un tas ir vispār ideāls scenārijs. Tas nozīmē, ka tu vari nodarboties tikai ar dzīves baudīšanu un Tā, Gustavs pazudu vai es pazudu? Sveiciens Kuldīgā, ja es būšu Kuldīgā 13. decembrī. Sveiciens.
Kuldīgi ļoti skaisti pilsēta. Ir ļoti skaisti. Nezinu, kad tas ir smieklīgi. Es kaut kad šogad sāku tā skaļi teikt to, ka man ideālajā pasaulē man maksā par to, ka es runāju. Es vienkārši gribu runāt, un man par to maksā. Un man tieši tādi piedāvājumi tagad nāk. Kad tas bija pagājušajā nedēļā, es runāju Piņķos, decembrī es runāšu Kuldīgā, un kā man būs tā mana iedvesmas runa, man par to maksā. Jā. Es tev saprotu, jā. Tev maksā vienkārši par to, ka tu jau esi tā vērts, ka tu esi jau vienkārši. Un tā pārliecība, un mums būs viena ļoti laba meditācija pasākumā, kur mēs iedosim to pārliecību vēl lielāku, kur tu aizies ar tādu. Tu sapratīsi īstumā, cik daudz jau tu esi dzīvē paveicis, un īstumā, cik daudz, ka vajag vienkārši atlaist sevi, un tu vari vēl tik daudz ko izdarīt, un atbrīvoties no tiem ierobežojumiem. Klaus, tiešām ar tevi gribētu runāt vēl ļoti ilgi un dikti, bet vai pastāstam abi divi par tiem mūsu pasākumiem, kas mums viņi ir tagad izstāst. Kas tev, jo es neesmu, man ir biļeti jau kā, bet es nākšu ar vīru, bet es nesapratu, man nākt uz 12 vai uz 4. Kas tur ir izstāst, kā tu tā domā? Jā, tu biji viena no pirmajām, kas nopirka, tā kā es apstāstu. Tu nebija pirmā, bet tu biji, man liekas, 10. taču. Paldies par atbalstu un prieks redzēt, kad es tāpat kā arī uz tavu pasākumu, tu man atsūtīs reiz aizgāju nopirkt. Tā kā, vienkārši. Ja tev atnāk cilvēks, ja viņš tev iedod kaut kādu, bet viņu pazīst, vai tev kaut kas saliekās kaut kādi 3 mainīgi, vienkārši izdara to. Un pēc tam skaties. Zini kā, man liekas, tas arī, kas mūs vieno, mēs esam uzņēmēji, mums ir uzņēmēja domāšana, tu zini, ko nozīmē saorganizēt pasākumu, tu zini visus tos nervus, ko tas prasa, ka tu nezini pēdējā brīdī visi pirks, bet arī tu zini, cik svarīgs ir šis te atbalsts un vispār rīcības būtība un svarīgums. Tieši tāpēc mēs rīkojamies ātri, un tā arī vēl viena tāda veiksmīga uzņēmēja pazīme, tu rīkojies ātri, tu nevelc gumiju garumā. Jo tāpēc, ka tu saproti, ka ja tu par šito domās vēlreiz, tad tavs inspired action visdrīzāk neatnāks, jo tu nodarbosies ar neinspired actions, tāpēc, ka tu darīsi kaut kādas operations lietas, un tāpēc tu vienkārši atnāks, izdari, pēc tam domās, moš netiks labi, netiks atdos kādam to biļeti. Vienalga, tu vienkārši izdari, un tu ej tālāk, un tu esi parādījis savu cieņu kādu citu darbam, un tas arī krūt. Par pasākumu, tātad tev ir biļeta. Mums šobrīd no 12. 16. novembris biļetes var nopirkt alu.lv. Tātad 12. līdz 3. mums ir plānotas 2 aktivitātes. Mums ir dažādas meistarklases, mums tur būs dažādi speciālisti, kas nāks un stāstīs par savām lietām, sākot ar pārdošanas akadēmiju, beidzot ar Instagramu un tā tālāk. Tur būs ļoti, ļoti interesants prakses. Mums arī rokrakstu lasīt, tur tāds, jā, būs interesants. Tad no kaut kādiem 2:30 līdz 3:30 es taisīšu tīklošanos praksi vienu, uztaisīsim, jo man liekas, pats svarīgākais pasākumam ir tīklošanās un enerģija, par to es arī gribu parūpēties. Tad būs tīklošanās praksi, un tad 4 sākās mūsu, es viņu saucu par koncertu, jā, bet, tā kā mūsu uzstāšanās, uz viņu vajadzētu būt, jā, visiem, tas ir tāds, tā kā es teiktu, obligātais, jā, pasākums. Un tad no 4 līdz, es domāju, es esmu pēc kalendāriem, bet reāli tas būs kaut kādiem 9, 10. Būs pirmā daļa, kur tāda aktīvāka daļa, kas iekustinās tur enerģētiski. Un otrā daļa būs, kur es stāstīšu savu to 6 soļu veidu, tā kā 6 soļus, kā atbrīvoties no savu iekšējā bomžu. Un katrā no šiem 6 soļiem uz skatuves kāps cilvēki, kas ir uzņēmēji, kas dalīsies ar kādu praktisku stāstu saistībā ar šo tēmu, ar ko es tajā brīdī runāju. Šobrīd man jau ir vairāk kā 10 dažādi uzņēmēji ar tiešām iespaidīgiem stāstiem. Vakardien pieņemsim Egija no Oxdrive apstiprināja arī, ka būs. Tu, man liekas, arī esi apstiprinājis, ka būs. Ja es vēl neesam ar tevi par skatuvi runājuši. Nesam, esam, bet man skatuvi ir man otra māja, tu vienkārši man sauc un es esmu gatavs. Jā. Tur būs tas, kas man no pirmā pasākuma atnāca atpakaļ sēd, ka ļoti interesanti klausīties citu praktiskos stāstus. Līdz to es gribu tiešām dabūt uz 5-7 minūtēm 10-20 uzņēmējus, kas tiešām iedod. Tur kāds stāstīs, kā viņš no 0 līdz 150 000 ticis pusgadā. Vienkārši būs daudz praktiski noderīgi stāsti. Tad mēs iesim tā saucamajā roltona pauzē, tad mēs iesim vispāēs. Un tad būs pēdējā noslēgošā daļa, kas būs 13 iekšējie bomži. Mēs pastāstīsim par to, kas tad ir svarīgi ārpus savu darbu. Ja? Mēs runājam par darbu, bet īstenībā bez darba tur ir vēl daudz lietas. Un tad ir noslēgums, ja tur noslēguma dēļa visi izpriecājas tik, bet tad sākās afterpartijas, kas īstenībā ir pati interesantākā daļa. Afterpartijā notiek
Speed Mindfucks. Kā Speed Mindfucks notiek? Tiem, kas būs nopirkuši dārgākās biļetes, viņiem būs iespēja kāpt uz skatuves, un mēs paņemsim viņa jautājumu, viņa problēmu un iedosim viņam uzreiz risinājumu, kas ir tas viņa iekšējais bombs, ar kuru šobrīd ir jācīnās. Mēs pirmajā pasākumā pamēģinājām uz 5 cilvēkiem, un visi teica, ka vienkārši trāpīts kā naglai uz galvas, un viss ir ideāli. Un tad mēs... Tas tā kā sistēmiskajos kārtojumos ļoti labi saprotu, kas tam otram cilvēkam saslēdzies ar viņu, precīzi var pateikt, kas tur ir. Šis kolosāls. Tur tādā, speed formātā. Un man tāda cerība, man tas sapnis ir, ka mēs līdz 5 rītā ar 16 Red Bull pakām vienkārši runāsim par biznesu. Skaidrs, man jāpasaka vecmāmai, ka viņai, ka mazbērni paliek pa nakti pie viņas. Apmēram, jā. Es tā ceru, ka būs tiešām daudz cilvēku, kas pavilksies, sēdēs, runāsim, jo tā enerģija būs iedota tam pasākumam, tam virzienam. Tur viss būs izdarīts tā, lai mēs varam tiešām sēdēt un darboties. Cik maksā tagad biļete? Tagad maksā jau, diemžēl, 35 eiro. Which is fine. 28 eiro vakardien bija. Šodien jau ir 35, which is fine. Es redzu, ka pērk cilvēki, tā kā viss kārtībā. Es redzu, ka tā cena ir laba. Es vienkārši apstījos savu pasākumu, domāju, bāviens, kāpēc es nesāku ar 35. Tu labāk zini savu vērtību. Man šis ir rīti pa lēto vēl. Jā. Bet tur bija šis cits formāts, bet tur mums vajadzētu atsevišķi vēl sarunu par to, bet īstenībā par tām cenošanām un ko, cik pārdotā ir vēl atsevišķi vēl tēma. Bet tad ir 35 eiro biļete, which is fine, jo uz manu pasākumu arī 35 eiro, un tā bija uzreiz pirmā cena. Vai arī vipiņš par 440, tur iekļaus tas Speed Mindfucks. Bet, to mēs, es domāju, uz vietas tikai paklausīsies uz pāris Speed Mindfuck pacientiem, paši cilvēki pavilksies un metīs ar naudu un gribēs piedalīties tajā visā. Tā kā tā. Jā, tas kaut kā arī viss. Bet tagad tev jāpastāst par savu pasākumu. Es biļeti jau esmu nopircis, paldies. Pastāst, kas notiks tavā pasākumā? Man savukārt būs otrādāk, jo man šis lielais viss pasākums jau ir noticis septembra beigās, bet tu par viņu noteikti neko neuzzināji. Tas ir pasākums, tu arī nevarētu būt, jo tas ir pasākums tikai sievietēm. Tādā ziņā tu esi kaut kādā mērā paņēmis to konceptu, bet uzlicis viņu unisex un daudz lielāku. Bet ideja ir arī tāda pati, ka cilvēki satiekās, ir pieredzes stāsti, mums ir fokus grupas uz skatuves, bet ir sadalās grupās un arī katrs vienu ideju apspriež un visi dod to feedbacku viņam. Tad ir tur paēšana, fotografēšanās, tā tusiņš. Rītīgi krūti strādāt, cilvēkiem ļoti laba enerģija uzsit augšā, un tas ir kolosāli. Bet šoreiz būs pavisam savādāk vienkāršāk. Es atkal tādu downgrade bišķiņu uztāju, bet ne saturiski. Bet tieši kā tas viss būs. Man būs, stand-ups gluži tas nav. Es negribu viņu saukt par stand-upu. Bet tā būs iedvesmas runa ar humora elementiem. Piemēram, Netflixā var nosīties ar Brené Brown, ir viņas tāda uzruna, kur viņa stāsta par to, ko viņa ir pētījusi savā psiholoģijas praksē, un viņa arī tur ir kaut kādu joku iemet iekšā. Un es sapratu, ka man tas ļoti labi strādā, šis ir mans formāts. Es varu iedot iedvesmojošu praktisku informāciju, caur joku, caur interesantiem piemēriem, un tā, ka man ir bijuši pasākumi, cilvēki vienkārši līdz asarām smējās visu to stundu. Līdz ar to es ceru, ka man sanāks šo te atkārtot. Es esmu tā kā ierēķinājis, lai ir īstais mēneša laiks, lai es to varētu tā kā dabūt gatavu. Tas ir svarīgi. Lūk, un man tad es atnākšu pie tevis 16. Es iesildīšos dzimšanas dienā, jo man svētdien tieši ir dzimšanas diena. Tad es šito te visu nosvinu pārējā jaunā gadskārtā. Un 20. novembrī, kas ir nākamā trešdiena, ir mana stāvizrāde no 6 līdz kādiem 7:30. Tas ir tā kā tu atnāktu uz improvizācijas teātri, bet tu dabūsi iedvesmu par uzņēmēju darbību. Tā kā galvenokārt es domātu solo un mazajiem un vispār uzņēmējiem, jo es runāšu par lietām, ko varbūt cilvēks ne uzņēmēja darbību vienkārši nesapratīs. Tas references. Un, piemēram, Facebook reklāmu likt, tā kā nav visiem aktuāli, ja, bet uzņēmējiem ir. Un tā būs satikšanās kinoteātrī Suns. No 5:30 mēs tiekamies, 6 es sāku, es vienkārši iešu uz skatuves un runāšu tas, kas man ir jāpasaka. Un doma ir iedvesmoties, pasmieties, forši pavadīt laiku tādā brīvā atmosfērā. Un pēc tam es jau aizgāju vakarus uz Andalūzijas Suni un pateicu, kā būtu, ja mēs te visi tā ieveltos. Viņi saka, kā būs, tā būs, te jau redzēs. Tā kā varbūt mums arī vēl afterpartijas bišķiņ sanāk. Lūk. Un man biļeti maksā arī 35 eiro. Ko saki? Mēs parasti līdz pēdējiem. Man liekas, ka nevar laist, ja tu esi palaidis. Un es tikai tev, es domāju, obligāti jāieraksta, kad afterīts ir iekļauts. Jā, cik viņš ir iekļauts, pašām būs par viņu jāmaksā, bet... Nē, jābūt. Jā, tādā ziņā, ka viņam ir jābūt obligāti tur cilvēkiem.
Jā, es domāju, jā, man jāizsūt ziņa tiem, kas biļetes nopirkuši, ka tā ir plāns. Bet es īstenībā biju mazliet varbūt tādā inertākā enerģijā pēdējās pāris nedēļas, un es tagad, es liku reklāmas par viņu stāstu, bet nav tāds beigais uzrāviens, un es jūtu, ka man šodien ir, un es tā aktīvāk par viņu arī stāstu un darbojos. Bet es arī pārādzu, ka pēdējā dienā būs tās biļešu pirkšanas. Kurā gadījumā man bija tā, es aizsūtīju pāris kinoteātriem, cik jums maksā zāle. Viņi atsūtīja man ļoti patīkams cipars, es vienkārši ņemu. Pat ja man atnāk tikai 10 cilvēki, es esmu šo atsitus, visi kārtībā, es esmu pa nulēm, es vienkārši šo gribu izdarīt. Šis man nav tāds biznesa projekts šobrīd. Es vienkārši gribu kāpt uz skatuves, es gribu šo te formātu izmēģināt, jo man ir interesanti ar to. Un man, ka tā ir arī tāda vēl viena lieta, dažkārt, tieši kā tu saki, darīt neracionālas lietas. Vienkārši tāpēc, ka es gribu, jo es nezinu, ko man tas var pavērt jaunu vaļā, vai vienkārši man būs ļoti liels prieks par to. Es varēšu ielikt savā dzīves listē, ka es to esmu izdarījis. Un vienkārši for the pleasure and joy of doing it. Un man atsūtīja tās cenas, saka, visi es rezervēju. Es ņemu, aiziet, vakar biju saskaņot, uzlikām tās gaismas, kādas apmēram būs, lai es arī skatu un cilvēkus redzu. Un visu nākam trešdien es nāku un runāju. Krut, malec, visu cieņu. Zini, kas man gribās kaut kādā pāris lietas izcelt no tā, ko šodien mēs runājam, jo man liekas, mums bija rīktīgi krut saruna šodien. Mēs esam pelnījuši gan jau vēl vienu kaut kad drīzumā. Pirms tādu droši vien pasākumu mēs varam uztaisīt, lai paceļās aktualitāti par šo. Bet, ko es gribēju izcelt? Ar Dievu uz pusēm, kad ļauj tomēr, neiekāpējās Dieva lomās. Tomēr ļauj, vēro, kas ar tevi notiek. Es upuru stāstu neizstāstīju, bet tiem, kas būs uz pasākumu, viņi dzirdēs upuru stāstu, kurš ir riktīgi kruts. Tas, ko tu teici, inspired action, priekš maniem tas bija arī ļoti meklējam, lai mums dzīvēs būtu vairāk inspired actions. Meklējam, kā nonākt tajā stāvoklī. Kas ir varbūt tas, kas tev varbūt palika no šitā laiva? Tā. Es vienkārši bliežu freestēlā, es pusi neatsotu, ko mēs jau runājam, bet man ļoti patika saruna ar tevi. Man liekas, ka mēs saprotam, par ko mēs runājam, tā kā. Un, Veiko Linda arī saka, good point, kas man šodien ir. Dažreiz mēs visam gribam piešķirt baigo racionu. To racionalitāti, ne? Bet tieši tā, tad par to, ka neracionāli vienkārši izdomāju, ka es gribu. Mēs vienkārši to saucam savādākos vārdos, Gustav, bet mēs par vienu to pašu arī runājam. Tas ir tas inspired action. Vienkārši izdomāju, ka vajag. Un par to endgame. Īstenībā mēs vienkārši paveram konceptus vaļā cilvēkiem, jo man ir tas teiciens arī par to, ka jo visiem labāk. Un tāds arī, jo vairāk tev apkārt ir apmierinātu cilvēku, kuriem patīk viņu dzīve, ar to, ko viņi dara un kāds ir viņu izvēles, jo mēs dzīvojam labākā, foršākā sabiedrībā. Līdz ar to tas darbs ir īstenībā ārkārtīgi svarīgs, un tiešām viņš varbūt šķiet neracionāls šobrīd, bet viņam ir daudz lielāka globālāka ietekme, nekā tev varētu likties. Līdz ar to tāpēc vienkārši obligāti jātiekās. Mums ir 16. un 20. un jāturpina tas darīt aizvien. Tieši tādā veidā mēs kā sabiedrība varam augt. Es būšu 16. Gustavs arī būs. Un es ceru, ka būs vēl ļoti daudz foršu cilvēku, ar ko mēs varēsim satikties. Tā kā, jā. Es arī būšu 16. Jā. Tā kā ļoti labi. Zinām, man arī tas teiciens, ātrāk sāks. Vienkārši ātrāk sāksiet. Exactly. Tā kā jā, man ļoti patīkama pēcgarša arī pēc mūsu sarunas, un ar prieku satikšu tevi arī jau šo sestdienu. Un pēc tam arī trešdien. Un es domāju, ka kaut kad atkārtojam vēl, un es labprāt tad arī uz to sarunu ar tevi piesakos par dzīvi parunāt un par citām lietām, bet privāti, jā. Paldies, liels, ka tu iedevi šodien tiešām to, kāpēc vēl vienu ķipsīt uzlika, un tiešām vēl daram tā, lai mums apkārt būtu krūtāk cilvēki, tad mums būs pašiem vienkārši interesantāk dzīvot. Tā kā paldies tev, ka tu to dari, un paldies man, ka es to daru, un es domāju, ka mums viss izdosies. Tieši tā. Jo man, zin, kā saucās, man stāvizrādes, tev tūlīt parādīšu. Tev tikai viņa... Šis ir, laikam, spoguļi rastā, bet tā ideja ir skaidra. Šis paldies man. Mana stāvizrāde saucās paldies man. Un tas ir kaut kas, kas arī šogad pie manis atnāca, jo par visu, ko esmu izdarījis, sasniegus, kāds lēmums es pieņēmu, paldies man. Gan par labajiem, gan par sliktajiem, par visu. Tā kā tu ļoti pareizi pateici, precīzi pateici par šo. Lūk, tā kā super, man bija ļoti liels prieks. Paldies tev, Gustav. Pasveicini sievu.
Sarunās. Lai Pasveicam viņai vīru. pasveicināšu, un mēs tiekamies tad sestdien ar Jā, tevi. visiem pārējiem paldies, ka noskatījāties. Es ceru, ka bija interesanti padalīties ar šo laivu. Es domāju, ka tiem, respektīvi, tie, kas ieraudzīs jūsu storijos, viņi, es domāju, ka viņiem būs ļoti noderīgi un, jā, pavērts. Un jūs taču arī gribat, lai jums seko sakarīgāki cilvēki. Tieši tā, es absolūti piekrītu. Paldies. Super, Čau. labi, čau!